Labdien visiem! Parādīšu, kas jums būs jāizdara šodien. Mēs izveidosim karuseli priekš Instagrama. Un ir daži soļi, kuri būs šodien arī jauni, bet viņi tiks paskaidroti video. Daudz elementi jums jau ir zināmi. Piemēram, jums arī ir fons, ir elementi, jā, jo mēs veidojam, ir šis otrs splash. Tad vienkārši jums pareizi viss būs jāsaliek kopā. Pirmais, kas ir būtisks, ka jūs izveidojat jaunu dokumentu izmērā 6480 uz 1350. Parādīšu. Kad jūs taisat create design, tad jums būs jāizvēlās custom size, lai jūs varētu paši ierakstīt nepieciešamo izmēru. Citiem viņš ir zemāk, būs pats pašās beigās, ja? Citreiz viņš te ir pašā augšā. Tad custom size mums ir 6480 uz 1350 pikseli, ja? Un tad jūs taisat create new design. Jums tiks izveidots šāds te objekts. Šeit jūs pievienojat fonu, kuru es jau biju sūtījis, ar kuru jūs jau taisiet vienu dizainu. Ja, tad jūs viņu liekat uz visu laukumu. Tad jūs sākat pievienot tekstus. Tiek izmantots Canva Sans. Ja, lūdzu, izmantojiet šo fontu. Šeit ir 143 lielums. Šeit ir Canva Sans 59,6. Šim izmēram, šis izmērs arī ir vislīdzīgs, ja, visiem šiem tekstiem. Pamatteksts ir 44,4 body teksts. Ir visi šie. Viņi visi ir vienā līnijā, ja šie augšējie ir izlīdzināti un šie boksiņi ir izlīdzināti, ja, lai viņi neskraida uz augšu uz leju, viņam augšņi visiem ir vienāda. Order now ir 144 pikseli. Click here 76,5. Jūs varat vienkārši sev izrakstīt uz lapiņas un tad attiecīgi pēc tam visu salikt. Šeit ir otrs splash, mēs jau viņu izmantojam. Neaizmirstiet uztaisīt viņam filtru pie Edit Image. Jums būs jāizvēlas filtrs, lai viņš vairāk ir pie šī fona piestāv. Arī pašu fonu neaizmirstiet arī caur Edit Image iedot viņam filtru. Un savādāk viņš būtu baigi tumšs, ja? Un mums vajag pielāgot viņu vairāk pie šī čubika. Tad arī mums ir mūsu krēmiņš. Un tad jūs sārakstiet visus tekstus. Nosūtīšu viņus, lai būtu labāk redzami. Šeit ir zvaigznes. Ja, tā ir parastā zvaigzne bultiņā. Tā ir pamata forma. Pie shapes jūs varat viņus atrast. Ja, atceramies, ka pie elementiem ir, kur visi shapes, un šeit ir dažādas formas, ja mēs rulējam uz leju. Tad, kad būs šis izveidots, un skatieties, tā kā tas ir Instagrama karuselis,